Labvakar! Sveiciens visiem basketbola mīļotājiem! Pieslēdzamies Xiaomi arēnai Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Jau pēc nepilnām 20 minūtēm šeit sāksies pati pēdējā spēle OptiBet Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Tagad gan viss ir gatavs tam, lai mačs varētu sākties un mēs varētu noskaidrot Latvijas-Igaunijas līgas čempions 2025. gadā. Pirmais uzbrukums šajā mačā mājiniekiem VFam. Bobrovs virs Stīpas Lorencam un uzreiz ar ļoti efektīgu un spilgtu epizodu. Maču sāka VF komanda, šeit teicām piespēli Vjačeslava Bobrova izpildījumā. 72 līdzstēļi, jādomā, ka šodien būs vairāk. VF otrais uzbrukums Bobrovs no tālienes precīzs Vjačeslavs Bobrovs. Labs spēles sākums VF komandai. Tālāk bumba no Būmēstera nonāk perimetrā pie Bobrova. Vēl 7 sekundes uzbrukumā. Divu kapteiņu cīņa. Dairis Bērtāns no jau pret Zigmāru Raimo. Vēlreiz atrod Lorenz un šoreiz netriec no augšas, bet tik un tā ir precīzs, pievienojot vēl 2 punktus VF rēķinam. Tā atlaikusī bumba Zigmāram Raimo. Dod viņš vēl vienu iespēju Zeļiem. Skuji meklē savas komandas biedrs tuvāk grozam, atrod Helmanu, kurš spēlē 1-1 un nogādā bumbu grozā. Spēlēs pret VF, Krišam varbūt ne tās rezultatīvākās spēles, ne tas rezultatīvākais sniegums. Bet, noteikti jūs jau izšķirsies šīs dienas mačā, un šīs dienas mača līkme noteikti daudz lielāka nekā iepriekšējās 4 spēles. Šeit Sanons turpina krāt punktiņus un vest VF komandu uz priekšu. 10. punkts VF vienībai, plus 6. Un arī Forts otrā galā atbild ar to pašu. Jā, viņš var iekļūt, ja viņš uzlabos šo rādītāju. Protams, jānotur arī 40% precizitāte tāmetienos. Bet tāmetienā ir precīzs Dāvids Vīgs. Forts spēlē pret Klīriju. Sidorovs no tālienes. Precīzs Ilja Sidorovs, basketbolists, kurš VF komandai pievienojās sezonas gaitā. Iznācis Rādzis Lācis un iepriekš jau pieminētais Māris Gulbis VF rindās. Tas ir bumbas ceļā, lai atgūtu to savai komandai. VF var turpināt mēģinājumu gūt punktus. Sidorovs pēc dribla trāpa pustālo metienu no tā saucamā Elkonīša 15-11. Zeļu uzbrukumu līdz groza apakšai. Skuji dodās, uzbruk viņš Mārim Gulbim, bet Krišs Helmans, teicam, cīnās groza apakšā, pēc tam izprovocē piezīmi un 2+1. Bērziņš un Zigmārs Raimo. Tagad Gulbis met pāri Freimaņa rokām, trāpa Māris Gulbis. Klīrijs pret Lāci, nevienlīdzīgi maiņa aizsardzībā. Klīrijs spēlē 1-1, pēc soļa atpakaļ izdara tāmetienu, un tas ir precīzs! Hersons Klīrijs, 21. punkts VF vienībai, un Juris un Braškovs sasauc minūtes pārtraukumu. Ar zonas aizsardzību pēc minūtes pārtraukuma atbild, bet teicam piespēli Skujas izpildījumā un izdodās uzlauzt Zeļiem. VF piedāvā to zonas aizsardzību. Freimans no pustālās distances met precīzi. Rolands Freimans pievieno 2 punktus. Tas arī Sanons, bet tagad jau Roberts Bērziņš tieši pret Sanonu. Tiek līdz Sanons Bērziņam. Grūtā situācijā pustālais metiens Robertam Bērziņam izdodās trāpīt. 20 punktu robežu pirmajā ceturksnī sasnieguši arī Rīgas Zeļi. Klīrijs nedaudz samisējis driblā. Bobrovs no tālienes ir precīzs! Vjačeslavs Bobrovs atkal palielina pārsvaru. Piezīme fiksēta, spēle turpinās ar VF uzbrukumu. Klīrijs labas mājiņu kustības, lieliski nospēlē 1-1 Klīrijs. Protams, arī šajā finālspēlē izmanto abi treneri. Pineta no tālienes iepriekš netrāpīs, šoreiz trāpa. Šoreiz arī tāds raksturīgāks viņam izkārtot šis metiens. Ar būtībā pieskārienu bumbai ieradīt to grozā. Tas viņam arī izdodas. Helmanēs triec bumbu grozā pretējā laukuma pusē. Un tagad pie bumbas jau Zeļi. Pineta vēlreiz uzreiz saņemot bumbu šauju un šauju precīzi. Precīzi Uņas Pineta. Piezīme problēma dēļ nevar spēlēt. Bērtāns no tālienes trāpa. Zaisaks samainās un Lorenz tur nesaprotas ar saviem komandas biedriem. Pilnīgi brīvi atstāja perimetrā Tomu Skuju. Tomam divreiz nav jāsaka. Kaut kas salīdzinoši maz redzēts Eiropas basketbolā kopumā, kur vēl Latvijas basketbolā kādam spēlētājiem īpaši perimetrā nāk virsū kāds pa 2, bet Dairis Bērtāns otro reizi pēc kārtas noslēdz uzbrukumu ar precīzi trieci. Atrod Lorenz groza apakšā, saslēdzās Rīgas Zeļi, bet tas netraucē Lorencam, kurš no apakšas. Tik līdz groza apakšai tādā atrada Lorenz, varbūt ne tai ērtākajā metiena pozīcijā, bet Lorenz, kurš varbūt nav tik daudz izcēlēs ar uzbrukumu darbībām. Neizdodas viņam izmantot Lorenz aizseg, jau Klīrijs pēc dribla. Viņam visai brīvs metiens trāpa Hersons Klīrijs. Ja spēles ievadā Džeklāns Lorenz tika pie šī 2+1, pareizāk sakot, pie trieciena grozā no augšas. Iespēja to palielināt vēl vairāk.
Un tas arī izdodas. Dairis Bērtāns met precīzi no pustālās distances. Līdz te bija jau nākamajā apmeklētākajā pirms 3 gadiem. Tepat Arēnā Rīga VFam finālā apspēlējot Vīmsīgu. Pārkāpumu. Tagad vēl viena iespēja Zeļiem pietuvoties. Sanons, teicam, nostrādā aizsardzībā un no krasta līdz krastam noslēdz arī. Netrāp, bet Krišs Helmans volejbola stilā. Nokārto vēl vienu iespēju. Fords no tālienes ir precīzs. Metiens Kalīriem un šoreiz tas nav trāpīts, tā kā Zeļiem iespēja paturpināt izrāvienu. Tas arī izdodas. Krišs Helmans. Līdz groza apakšai un pēc tam arī finišēja ar savu, jāsaka, vājo roku, kas gan ir tikpat laba kā arī viņa spēcīgā roka, bet apstādina Zeļu izrāvienu Iļas Sidorovs, met viņš pāri Helmaņa garajām rokām, realizē triecienu un arī Francis Lācis otrā galā. Pamatīgs hipodroms Xiaomi arēnā, iespaidīga epizode pēc iespaidīgas epizodes Francim Lācim. Bet Francis lēca visaugstāk un trāpa vēlreiz arī Sidorovs no līdzīga punkta, 3 punktu metiens. Raimo Klīrijs pēdējās sekundes atrod Sidorovs no tālienes, 3. reizi trāpa Sidorovs. Rihards Aleksandrovs ir acīgākais un veiklākais, izdodas viņam pārtvert bumbu, jau Sanons pret Davidu Vīksni, arī Aleksandrovs veido aizsegu līdz galam. Sanons vēl 2 punkti un uzreiz seko arī minūtes pārtraukums. Metiens neizdodas, Sanons jau veido VF komandas uzbrukumu. 8-1 izrāviens VF komandas izpildījumā, palielina to līdz 10-1 Isufs Sanons. Šādu maikstību, protams, pretinieki neuzķērā. Šeit pārtarta bumba, Sidorovs svēr to pār laukumam, netrāpa, tur bloķē viņa metienu Bērziņš, bet kur ir pārējie Zeļi? Pārējie Zeļi skatās, kā Bērziņš mēģina cīnīties aizsardzībā un nogādāt bumbu grozā tik un tā. 17 punkti jau Sanonam. Tagad beidzot izdodas gūt punktus arī Zeļiem. Amerikāns caurgainā grūtā situācijā nonāca Klīrijs met garām, bet arī pats tiek pie atlēkušās bumbas uzbrukumā, uzvar duelī pret Franci Lāci. Tāds brīvs basketbols šobrīd un tādā individuālās meistarības ziņā VF-ieši pierāda, ka ir vismaz konkrētu spēlētāju dueli pārāki. Šeit gan Roberts Fords uzreiz atbild manam teiktajam ar precīzi tālmetienu. Raudzīsim, vai Zeļi mēģinās iespiest 2 uzbrukumus šajā laikā. Skuji pret Guldu spēlē 1-1, tiek līdz grozā apakšai un dabu bumbu grozā. Atlēku šo bumbu, pēc tam pats pie tās arī tiek un nogādā bumbu grozā. No sadarbība ar Bobrovu mainās aizsardzībā. Zeļi, Bobrovs pēc pagrieziena ir sekmīgs. Būtu gatavs nākt laukumā, skatīsimies, vai tā tas notiks arī šajā reizē. Lieliska piespēle no Uģa Pinetes uz groza apakšu un Krišs Helmans to pārvērš rezultīvā piespēlē, jo ieliek bumbu grozā no augšas. Uzskatu, jo +8 VFam šobrīd uz tablo. Vēl 8 sekundes uzbrukumā. Sanons pret Skuju, pēc dribla met pāri rokām. Sanons un trāpa Isufs Sanons. Trāpīt jau otrā galā virs stīpes atrod Krišs Helman, Roberts Fords. Jau Klīrijs pret Zigmāru Raimo ar 4 piezīmēm. Redzam, ka Zeļiem arī izdodas apturēt ieplānoto VF uzbrukumu un tad ņem virsroku individuālā spēlētāja meistarība. Un -11. Pārtvērta bumba. Un beidzot Toms Skuja trāp no apakšas, atkal samazinot rezultātu starpību līdz mazāk nekā 10 punktiem. Pie Helmaņa pārējais uzbrukums un 2 punkti Davidam Vīksnem, 3 punkti vairs Zeļiem. Arī Lorents nācis laukumā. Fords arī tiek līdz visai ātram metienam no groza apakšas. 3 sekundes iztērētas un iegainā trāpīja 1 no 2, otru aizmet garām, kā būs šoreiz. Arī šoreiz ir precīzi jau pirmajā metienā. Zeļi vairs nevar sadeldēt šādu pārsvaru. Vēl jau vairāk nevar tagad. +5 VFam. Tik pie sava 10. punkta. Un tas viņam arī izdodas. +6 jau VF komandai. Līdzutēji, vairs tikai formalitātes palikušas. Klīrijs realizē soda metienu. Atrod Fordu. Trāpa Fords no groza apakšas, bet izmaina vēl spēles beigu rezultātu 0,2 sekundes, bet varam apsveikt VF Rīga ar izcīnītu čempionu titulu. VF Rīga kļūst par 2. komandu Latvijas-Igaunijas līgas vēsturē, kas izcīnījusi 2 čempionu titulus. No VFam šis tituls nācis pēc tam, kad izdevās uzvarēt regulāro turnīru. Un ļoti, gribētos teikt, pārliecinoši aizvadīt arī
izslēgšanas spēles.